Andra Kiviča raidījums No Bullshit Experience kopā ar Andru Kiviču. Jaudīga saruna, konkrēti jautājumi un konkrētas atbildes. Šis ir tapis pateicoties kredītu apvienošanas ekspertiem Latvijas kredītņēmēju palīdzības programmu. Vairāk par atbalstītāju meklē interneta vietnē lkpp.lv. Atkārtoju vēlreiz. lkpp.lv. Ko dāmas un kungi, jūs ekrānos No Bullshit Experience kopā ar Andri Kiviču un mums pietrūkst 11 sekotāji, mīļie draugi, 16,000 sekotājiem. Tāpēc pieskalies mūsu kanālam, laikojiet, šerojiet un tā tālāk joprojām. Šodien pie mums ciemos ir raidījuma producenti, režisori un fonda paveikt kopā vadītājs Žaklīns Zinovskis. Sveicināti! Čau! Un es tev momentāli šokēšu ar pirmo jautājumu, kurš nebūs par vīriešiem, bet ko tu saki par to likumu par mēnešu reizēm? Es to lasīju tieši šitā smējos nopietni, ko tie vēl reprogresīvie izdomās, Zini kā, man bija tāda doma vēl, ka sievietēm esot, mēs esam nervozas, tur kaut kas mums tur grūti, tur garas augļu maiņas, mums tur kaut kas ir tāds. Moška večiem, tad, kad jums sieva, tur nesenāk kaut kas, jā. Jūs arī paliekat nikni. Jums arī vajag brīvdienas kaut kādas. Veči bija rakstījuši, ka tad jau večiem jādod 2 dienas brīvs priekš pohām, kas īstenībā bija pastulps salīdzinājums, bet vispār varētu neiet uz darbu, ja ir tā, skumji. Tev ir skumji, vai tev ir kaut kāda, tāda izziņa, kad, meiteni pametus. Tu tā padās nekāds strādātājs nebūs. Vai ne? Tu tā padās nekāds darbinieks arī, ka tev nezina, ka tev kaut kāds sūdīgs kaut kāds atmiņas pēkšņi saka. Es tev, kad vienkārši, jā. Bet kā vispār, bet galvenais, ka kaut kāda loģika jau ir tajā. Kāda loģika? Tas ir vienkārši, ka kādi cilvēki, kas strādā valsts maizē, kur nesaprot, kas ir uzņēmē darbība, viņiem tas neko, ja arī tie paši priekšnieki, kas ir priekšnieki valsts, mūsu sabiedriskā sektorā, viņiem tas ir nenormāli krūti, ka šitā ir. Mums uzņēmējiem tas ir vienkārši kaut kāds nenormālības. Un otrkārt, ne jau visām sievietēm vispār tā, un šodien taču vispār pilnīgi cita sistēma. Vispār, tur medicīna taču gājas uz priekšu, un viss tas ir, vienkārši, ejiet jūs vispār, tas ir tur apmēram tā, ka viss tavs kolektīvs zina, ja, kāpēc to šodien ir tur. Tas ir vienkārši nekaunīgi izmantošana darba ņēmēji. Viņi vienkārši nezina jau vairs, kā izpausties un kā izmantot, kā vēl dabūt brīvas dienas. Un tajākais tas, ka viens jau nezina, ka tev tās mēnešreizes ir, piemēram, ja tev ir baigākā poha, tad tu pasaki pirmdien, ka sākās mēnešreizes. Jā, tieši tā. Un citām 2 dienas var lāpīties mierīgi. Tas ir viens un otrs, kas ļoti taču ir cits meitenēm ir neregulārs, ir pat 2 reizes mēnesī, ir tur tā un kaut kā pareizi. Tu vari darīt, tā ir šmugulēšanās, tā ir vienkārši, piedodiet, ja vienkārši tāda nekaunīga apmēram. Varbūt praņisjāt, varbūt tur Saeima nobalsos. Liecieties mierā. Kur tu diez apakšā ir? Jo parasti tām visām muļķībām apakšā ir nauda. Kur te ir apakšā kaut kāda nauda? Nezinu. Es nezinu, kur tur nauda, bet cilvēki vienkārši negrib strādāt. Un es to atkārtojos, tie, kas vienkārši negrib atrod kaut kādas iespējas, lai kaut kā nestrādāt. Mēs esam nabadzīgākā valsts Eiropā. Mums visvairāk brīvdieni. Es tev saku, Amerikā ir tikai vienas lieldienas svētdiena. Viņiem nav tā, ka mums brīva lielā piekdiena un vēl pirmdiena. Viņiem ir tikai svētdiena, pat ne brīvdiena vienkārši. Viņiem ir tikai brīvs 1. janvārs, mums ir 31. un 1. Ziemassvētki viņiem ir tikai 25. decembrī. Viņiem nav 24. un nav 26. Mums tas brīvdien, un vēl Jāņi tie mūžīgie, pa vidu, Mēs varam atļauties nestrādāt, mēs nevaram atļauties. Bet kāpēc tā dara? Tāpēc, ka tie tur augšā, jēku bielā. Kas tad viņiem? Viņiem kā nauda bija tā kā Covid laikā. Viņiem kā bija, tā bija. Mums uzņēmēji vienkārši paprovē, nopelni vēl tās 2 brīvās dienas atmaksāt, Tas ir tāds... marksisms, sociālisms, nekaunība, viss kopā ar šitām visām brīvajām dienām. Es esmu vairāk strīdējusies, un galvenais, ka var arī visos sociālos ļoti labi redzēt, ka par tām brīvdienām strīdās parasti darba ņēmēji, darbdevējiem. Tie, kas ir uzņēmēji, viņi saprot, ko tas maksā. Tie, kas darba ņēmēji, kas te viņiem nāk tāpatās nauda, Aha. Jā. Politikā mums ir vienīgi idioti. Galvenais, ka cilvēki tagad nāk vēlēšanas virsū, pašvaldību un pēc tam arī Saeimas. Un man arī tagad ir jau 47 gadi. Un es esmu bišķi pasaulē padzīvojis, un es nekad neatceros, ka būtu tā, ka būtu notikušas vēlēšanas,
Labi, parasti cilvēki ir pārsteigti par vēlēšanu rezultātiem, bet ka pēc tam kāds teikt, klausies, bet šitais gan labi saimnieko Rīgā. Pasties, cik viņi forši izdomājuši šito lietu. Pasties, kā tas ir sakopts. Vai, piemēram, valstī pēc saimnes vēlēšanām. Klausies, bet šitā valdība gan maleči. Pasties, kā viņi strādā. Pasties, kāds bet visu laiku ir jāiet uz vēlēšanām, jā. It kā, jo tas ir it kā pilsoņu pienākums, kas ir totāla demagoģija. To mēs varam parunāt vēlāk, jā. Bet kāpēc? Un atkal ir skaidrs, ka diez vai pirmo reizi Latvijas vēsturē kaut kas būs savā, bet skatoties uz tevi, zinot tavu viedumu un enerģiju, man ir jautājums, kāpēc tu neesi nekad iegājis politikā, iesaistīsies kādā politiskajā spēkā, kas saskana ar tavu iekšējo pārliecību, piemēram, pēc 2 gadiem saimnes vēlēšanas? Jā. Es neteikšu, ka man Žaklīns no Rīgas saraksts, 3. numurs. Es gribētu teikt, man nav tā, ka man nav piedāvāts. Jā. Bet es nekad neesmu, es vienmēr sev esmu uzskatījis, ka man nav pietiekoši tik daudz intelekta, nav tādas zināšana kapacitātes. Viņiem ir? Un tagad, no ko es esmu galā, un tagad skatoties uz pēdējo sasaukumu, man liekas, ka Elvecīts. Un man šogad pirmo reizi ienāca, ka es ieraudzīju šitos visus tos S-burtus, negribu pat nosaukt vārdā, visus tos ēzelīšus, tās man pilnīgi pirmo reizi dēļ viņiem gribējās iet, tāpēc, ka lai viņi netik, tie visi tiek krievi. Tagad ir sevišķi šajā kara laikā, šajā bīstamā, man pirmo reizi es sāku domāt, bet uz pašvaldību par agru, uz saimnes, jāskatās, kur atkal, tur jau atkal arī ir. Pie kā? Pie Šlesera. Šlesera ievēlēs, to saku. Tāpēc, ka atkal vadošā vara ir izveidojusi tādu augsni, kurā ir vieta savā laikā, kā KPV tieši tādai partijai kā Šlesera Latvija pirmajā vietā. Viņi balsis dabūs, lai tev liek Rīgas sarakstā 3. 4. un cilvēki nebūs vilšies, jo viss tev patīk, ka sakrīt cilvēki. Jo tagad, godīgi sakot, izstāst, ka saimā, ja tā uzmet aci, es domāju, vairāk kā puse ir dēļ regulāras stabilas algas, kur viņi nekur citur nenopelnīs. Nekur citur. Nekur citur. Un tagad viņiem saka, ziniet, kaut kāda atbildība jāuzņemās. Viņi saka, jā, politiska atbildība. Tas nozīmē to, ka pēc 4 gadiem to vairāk nepārvēl. Tur puses saka, mēs jau arī vairāk mēs negribējām. Mēs necerējām vairāk kā uz 4 gadiem. Līdz ar to tā. Tu pieminēji Ameriku, jā, man ir jautājums. Es biju Ņujorkā 5. novembrī, kad notika Amerikas prezidenta vēlēšanas. Un es sēdēju viesnīcas numuriņā, un es saku savai dzīvesbiedrē Lienai, es saku, klausies, par to Trumpu īsti, kā, ja es būtu amerikānis, es negribētu balsot, bet vēl mazāk es gribētu balsot par to Harisu, kas vispār tāda it kā nekāda, it kā Baidena aizstājēja, pie tam tas Baidens tur kaut ko mazliet notizlojās un bija tāds savicējis un sagurs diskusijā, to uzreiz novāc no traskot Harisu. Man jautājums tev, par ko tu būtu balsojis 5. novembrī Amerikas prezidenta vēlēšanās, ja tu būtu Amerikas pilsoni? Es vienkārši nevarētu nobalsot par Trumpu. Arī pirms viss šitā? Es jau 16. gadā, tas bija, es nezinu, ir tāds sievietēm teiciens, kas daudziem nepatīk. Ko es tev teicu? Bet tas bija viss paredzams. Tas viss bija manos postos, tu var redzēt. Viņš ir drausmīgs. Pirmajā tanī posmā viņš vēl nebija tik drausmīgs. Tas arī bija paredzams, tāpēc, ka viņš vēl nezināja sistēmu, un viņam vēl bija savi padomnieki. Un parasti pirmo reizi, kad prezidents balotējās, tad viņš tā ļoti uzmanīgi uz to pirmo posmu savu ir, tāpēc, ka viņam jātiek uz otro. Un tad es domāju, ka tad otrajā, tad viņš tur mauks vaļā pa visu. Un tieši tas tā arī tagad ir noticis. Viņš ir sapratis to sistēmu, viņš ir nomainījis visu cilvēku. Viņš veido sistēmu kā pie mums. Viņš ņem no Putina to visu. Vertikālo varu, visu tiesu, tagad pamazām mēdīs, bet mēdījiem būs drusku grūtāk šodien. Bet to, galvas to tiesiskumu, un ja viņš varēs tagad paspēs visu tieslietās izmainīt, salikt visur tikai savējos lojālos tiesnešus, tad arī kongresā, diemžēl, var arī palikt tas pats viss. Tur, es uzskatu, ka ar Amerikas demokrātiju ir cauri. Impeachments? Viņam jāpastrādā kaut kas ļoti... Pasties, viņš tagad ir nenormāli, viņš kriminālu soli uztaisīja. Kā viņš pateica, ka visi tie štoki nogāzās, viss tas akciju tirgus nogāzās, viņš pēkšņi saka tā, un tagad laiks pirkt. Un pēc 3 stundām viņš pasaka, ka viss viņš atceļ tur tos tarifus. Tā ir vistiešākā veida akciju tirgus ietekmēšana. Amerikā par to ir reāls krimināls sods un cietums. Bet ja viņš izmantojot var nogāzt akciju tirgu,
čoms atpirkās akcijas, un tad viņas būs atpakaļ augšā. Nu, Ar vienu politisku lēmumu. tur vēl jāstāsta. Tur neko nevar no viņa paredzēt, tur neko nevar. Protams, tur Amerikā tā, ka tur vienmēr bijis. Kad es tur dzīvoju tos 2,5 gadus, es vispār nezināju, kurš draugs, kura ģimene ir republikāņi, kura demokrāti. Vispār tur nebija tādu runu. Un cik es arī sapratu, ka vienmēr ir bijuši tā, ka ir trešdaļa demokrāti, kas vienmēr balso par demokrātiem, trešdaļa ir republikāņi, un tad vēl viena vidusdaļa, ka viņi balso par personību. Nu, kurš ir labāk personība? Un tagad no tā 16. gada tur taču ģimenes šķirās. Tur draugi, tur vispār. Mans bērnības draudzenes vīrs, viņš skatās, ko es postēju. Viņš man nikina messengerī raksta kaut kādus tur, kā es tā vispār kaut ko varu. Es viņam labi tā mierīgi atbildi. Es saprotu, ka viņš pilnīgs trumpists ir. Un tā ir ļoti liela sabiedrības sašķeltība. Amerikāņiem ļoti neraksturīgi, jo viņi tā tomēr baigi komunikablie tie cilvēki. Bet vissvarīgākais ir tā demokrātija, kas tiek sagrauta jau tagad, un arī profesionālisms. Lai vai kā, ko viņi tur muldu pa kaut kādiem tur birokrātijas samazināšanu. Birokrātija ir visur. Bet tur ir reāli speciālists valsts pārvaldē cilvēki. Tur viņiem nevar strādāt tā kā pie mums. Mēs vienkārši pēc sevis mēram, kad apmēram tur strādā kaut ko vienalga. Ir izglītība, nav izglītība, tur ir nenormāla konkurence. Un cilvēkiem arī valsts pārvaldē ir jābūt profesionāļiem savā jomā. Viņiem tā kāpnīte jāaiziet. Viņš visu ar ko valda un saliekas savējos. Un tieši tā kā pie mums. Bet vistrākākais, ka viņi ievēlē 77 miljonu cilvēku godīgās vēlēšanās, un tad beigās mēs nonākam pie kā? Mēs nonākam pie tā, ka pasaulē situācija un pasaules ietekmīgākais cilvēks šobrīd ir tieši tāds pateicoties tām, ka varbūt vienkārši cilvēks stulbi. Pateicoties... Nē, tā nevar teikt, it kā, bet tu saproti, ka uzķer... Bet, zīs trakākais, ka ja būtu, piemēram, tas Trumps, Harisa, vēl kaut kāds zēns, kaut kāds, Schwarzenegger veidīgs, gubernators Kalifornijas, un vēl kaut kas 4, bet beigās ir 2 tādi, kur viena ir sieviete, kas pārstāv demokrātas Biden partiju, kas it kā atbalsta Ukrainu, bet ļoti slinki, apmēram deva tik daudz tos ieročus, lai viņi nenomirst, un tad ir izlēmīgais Trumps, 24 stundu laikā pabeigšu. Kaut kā arī tajā Amerikā pilnīgi tā augstne bija sagatavota. Tur tā sanāca, tā ir demokrāta vaina, tiešām demokrāta vaina. Viņi tā kā mūsu vienotība, viņi tā iegulušies savā ērtumā un savā komfortā, un viņiem visur viss tā kā notiek, un viņi neticēja, ka tas tā būs pirmkārt. Otrkārt, drusciņ tas genderisms aizgāja pa traku, tas arī visiem, un tā imigrācija arī pa traku aizgāja. Amerika vispār ir imigrantu valsts, tur jau nav īsti to amerikāņi. Tā ir Amerikas ideja, principā. Tā ir viņa pamat ideja, uz kā viņi balstīt, viņi paņem visus, un tagad viņš ir kuvalda tur. Tur vajadzēja, protams, stingrāk, bet īstenībā tur bija gana stingri, bet nebija tā kā, es vēl tagad neesmu uzprasījis, kā Losandželosā viņiem iet, jo tur bija, drausmīgi tur bija, man tur draugs stāst. Bet līdz ar to sakrit tas genderisms, tie imigranti, un ka tu nezini, un ar tas karš. Un Harijs arī tur ar to Baidenu neko, bet taču Trumps taču sados, viņš ir uzvarētājs, viņš sados viņam pa galvu, es saku, nesados, viņi ir draugi, viņi tur taču ir grāmatas sarakstīts par viņu, viņš jau pirms tam bija, tur jau pierādīts bija, ka viņš ir, ka sazvanījies entās reizes ar Putinu bija, viņi ir čomi, viņi ir, kādas, kurā, tur redz tas. Runā, ka Čekas aģents, principā. Es domāju, es nezinu, vai viņš ir Čekas aģents, bet viņš pārāk... Nav iespējams izdarīt vēl vairāk Krievijas labāk. Nav iespējams, nav. Bet īstenībā arī interesanti Trump, ka kaut kā, principā sanās tā, ka ja viņi neievēl par prezidentu, viņam jāiet sēdēt baigie gadi. Jā, tieši tāpēc. Pār pa 90 apsūdzībām. Jā, tas ir absolūti. Un otrs moments, ka viņš ir it kā baigi veiksmīgais, dealmakers, runā tā, bet patiesībā viens no retajiem, kurim ir bankrotējis kazino. Es to sāstu visiem, Trump kazino, jo veiks netik skaidrībā, kā var kazino pakāpt. Andri, 3 kazino, nevis 1. 3. Un piedzim viņš faktiski kā 500 miljoniem. Viņam ir ļoti bagāta ģimene, un pirmo biznesu viņš uzreiz jaunībā pakās, un tur viņam tēvs palīdzēja. Vienkārši ielikt naudu. Tas viss viņa biogrāfijā, tur tas aprakstīts, viņa brāļa meita arī to visu aprakstījās Marija Trumpa, kas ir psiholoģi. Pēc tam viņam vairs nedeva, pēc tam viņš otrais bankrotēja ar nekustamiem šiem, bet viņam nogarantēja ģimene
Tad viņš taisīja biznesus, un tam viņam parādījās Krievija. Un paralēli, viņš taisīja... Krievi izglāba viņa biznesu vairākas reizes. Bet tā ir atbild uz visiem jautājumiem. Viņš veiksmīgais biznesmens. Viņš taisīja bekonu biznesu. Bankrutēja. Bija Vodka Trump, man liekas, bija bankrutēja. Bija Trump University. Kaut kāds monopols tur viņam bija. Kaut kāda tur vēl kaut kas, pat neatceros, kas viņam... Un vēl kazino galā. Nu kā var kazino domu bankrutēt? Viņš vienkārši ir... Vienīgā vieta, kāpēc viņš arī neiesniedz deklarācijas, kad viņam prasīja oficiāli, ka viņš kļuva par prezidentu. Viņš jau nevar uzrādīt, jo viņam nebija tādas naudas. Vienīgā nauda, Andri, kas viņam nāca, tas bija no TV šoviem. Tie vienīgie miljoni. Un beigās sanāk tā, ka prezidenta vēlēšanās Amerikā uzvarēja šoubiznesu. Šoubiznes pilnīgs. Es jums pateikšu, tas būs Amerikas skaista vieta. Jo galvenais tur večerī reids par to, ka America great again. America is great already. Tāpēc, ka Amerikā ir 4. daļa no visas pasaules IKP. Viss laiks, viss ir ok, viņiem tur vairāk vai mazāk. Viņi ir visbagātākā, ietekmīgākā valsts pasaulē, kur vajag uztaisīt great again. Tātad uz kuru paraugu? Tad uz 60. gadu Amerika? Tagad viņš liecās uz to. Kad viņi bija visgreatākā Amerika? Kur bija tie gadi, kad Amerika bija? Tur visu laiku ir kaut kā... Uz ko vajadzētu tiekties? Pagaid, pareizi, tu saki, tur visu laiku vairāk vai mazāk viņi pēc depresijas, kā Rūzvelts izvilka viņus ārā. Tu zini, ka pirms Rūzvelta bija tieši sistēma, tāda oligarka sistēma. Tas bija, pirms Otrā pasaules kara. Ka tas Trūmens, kas tur bija, viņš bija uztaisījis arī sistēmu tieši tādu, kad visi oligarki bija pārņēmuši. Tāda Krievu Latvijas tāda pasaulīte bija. Franklins Rūzvelts, viņam nebija vispār, tas, ka viņam bija tā trieka, viņš nemācēja staigāt viņam, viņš kliboja, bija tāds baigi izcilējis. Viņš gan mūs nodeva beigās, Baltiju, bet viņš bija tas, kas viņš teica, tā nevajag man nekādu oligarku naudu, un viņš pats arī vinnēja. Bez oligarka naudas, jo tā valsts bija nolaista tā, bet viņam bija vīzija, viņam bija redzējums, viņam bija sapratni, un tikai viņš izvilka ārā. Bez viņa nebūtu pasauli tāda bijusi, viņi nebūtu atnākuši mums palīgā Otrā pasaules karā, mēs runātu tagad vāciski tevīm, ja mēs vispār runātu. Jā. Ja Čerčils vēl nebūtu arī vēl, jā. Klau, parunāsim mazliet tagad par tevi, jā? Tātad Žaklīns noskrien tie šovi un tas un šis un prāts vai instinkts un horoskopiem nerunāsim, es domāju, teicu, debilākais jautājums, kas redz Žaklīnai paprasīt kaut ko. Jā, un vienā brīdī tu pamet Latviju pārdot dzīvokli, lai dotos uz Ukrainas fronti un filmētu dokumentālus filmus. Visi cilvēki, ar ko esmu runājis, grib būt maksimāli tālu no kara. Jo tālāk no kara, jo labāk. Bet Žaklīna nezinu, kāpēc grib būt maksimāli tuvu karam. Tur bija tas, ka es tieši pirms pandēmijas paņēmu Altumā aizdevumu, tieši pirms pandēmijas, un es visu to pazaudēju dēļ pandēmijas. Pēc tam es drusciņi atguvos, sākām strādāt arī PBK un sākās karš, un es sapratu, ka es vairs nevaru pavilkt, un man jāpārdod daļa no man īpašuma. Un, lai es joprojām neesmu pārdevusi, tāpēc, ka ir birokrātija drausmīga. Man tur izrādās, par to nerunāsim. Tas ir. Es vēl neesmu likusi viņu par tā arī pārdošanai. Es izlaiku kaut kā maksāju, kaut kā es tur ņemos, bet, jebkurā gadījumā. Vienkārši man bija tā, ka, pirmkārt, es ļoti daudz ko dzīvē darījusi. Ļoti daudz ko. Es esmu taisījusi izklaides rēdījumus, es esmu taisījusi arī politiskos apskats rēdījumus, es esmu pie sporta strādājusi, pie realitātes šoviem, seriālu, filmus taisījusi, visu ko. Dokumentālais tas tā kā man ir kaut kas jauns izaicinājums. Bet es tur nokļuvu vairāk tādu uzmundrinājumu dēļ, jo man ir sens paziņa, draugs, labs, ļoti uzdraugs, ko es iepazinos, ka man bija 18 gadu Jūrmalā. Viņš bija no Odesā, viņš studēja medicīnas akadēmijā, mediķis jaunais, apzinos ar Sašu. Jā. Un jaunībā viņš tik šausmīgi, es viņam patika, un tā, viņš brauc pie manas mammas un roku lūdzu man vispār. Un es neaprinos, ko es tur braukšu. 90. gadi jau tur atvienojās, un tad viņš brauc uz šejien, kaut kādu biznesu taisību. Bet viņš visu laiku bija, ķirurgs laiku strādāja Odesas slimnīcā. Un tad es 2007. pirmo reizi saņēmos aizbraucu uz Ukrainu. Būsim godīgi, viņi tādi mums tomēr mēs bijām līdzīgās domās. Ja mēs visi vienādi, priekš viņiem esam Baltija, tur visi kā jūs taču vienādi, visi Ukraiņi. Tas ir igauņi lietuviešiem, kaut kā mēs esam pilnīgi dažādi. Tā mums likās, viņi tā drusku tā kā Krievi, ja. Aizbraucu uz turieni un tas ieraudzīja to Ukrainu pilnīgi savādāku.
Pilnīgi savādāk. Un tad jau sāka parādīties internets, WhatsApps un tas, un mēs ar Sašu jau biežāk sazvanījāmies. Un tas sākās 14. gads, un tas sākās 22. gads, un mēs intensīvi sarunājāmies ar viņu. Un viņš momentā tikko sākās uzreiz, tanī pašā februārī, viņš nākamā dienā jau bija pirmajā tanī hospitāli, tanī līnijas hospitālī, kā viņš ir kā oficieris, un uzreiz pats pieteicās, uzreiz bija pirmās, un tad mēs ļoti ilgi viņu sarunājāmies. Ir reāli, Andri, tas ir drausmīgi. Karš ir drausmas, bet kad tu zini, ka tev ir viens cilvēks, kuru tu pazīsti tur, bet tā labi pazīsti, tas ir vēl kaut kas cits. Tas ir tā kā, tā kā ģimenes loceklis tur tāds ir. Un viņš man dod ļoti daudz ko stāst un tā, un kā tur tas viss ir un tā. Un tas taču viss ir jāfilmē. Bet man ir bail braukt turiem. Viņš saka, pilsētās jau toreiz vēl tā nebombardē pilsētas. Toreiz tās frontes līnijas bija, tur, kur bija visbīstamāk. Tad es arī aizbraucu un vienkārši... Un tur tā, Andri, tā, ka es tā kā gribēju uz 4 nedēļām un paliku pirmo reizi, cik man palika 11 mēnešus. Pirmkārt, es tur gaidīju ļoti ilgi, kamēr akreditēs mani, jo pašā sākumā bija ļoti ilgi jāgaida, jo tur bija tik šausmīgi daudz spiegu, ka viņi tā drošības dienesti ļoti, ļoti pārbaudīja ilgi. Un likās, tūlīt būs, Eiropas augustā, un tikai kaut kādā decembrī dabūju to atļauju, ka tiešām es varu braukt. Un tad es tur pavasarī braucu, un tad es jau tur sapazinos ar cilvēkiem, kad es jau tur to safilmēju, un jo vairāk filmē, jo vairāk iepazīsties, un tas tagad jau vairāk mežā, jo vairāk malks. Tur ir interesanti, tas ir interesanti, šitas ir interesanti. Tagad man ir uzsākti 4 filmas un vēl visādi tādas interesanti projekti, tādi, kas ir jāparāda cilvēkiem vienkārši. Un man tas ir arī jauns kaut kas pilnīgs. Tas jau vairs nav tikai šovs taisīt. Jā, Tā kā esmu pabijusi 2 reizes 0 līnijā, bet, lai uzreiz pateiktu, tur tā nelaiž žurnālisti tā, ja tur apšaudas kaut kādas, tur tā, tur baigi viņi izturās ļoti atbildīgi pret žurnālistiem. Viņi zina, ka točina izlūkdienas ir izpētījis, ka nebūs, tad mūs tur laida tikai kaut kāda, tur tā, ka tur orks. Bet šauts arī par mums ir, mēs bijām, kad uzplūda, tas dambis aplūda, kas lielais, tas kā viņi sauc, tas uzspridzināts. Es atceros, jā. Tad mēs braucām ar humanitāro palīdzību. Tur vest cilvēkiem, tur dakteriem, tur poliklinikām, tur zāles un visu ko, un tie kretīni orki. Viņi jau redz, tur pāri upei, tie orki ir, tur, kad Hersona atbrīvoti, pusi ir atbrīvot. Un viņi redz, ka tie autobusi atbrauc, izkrauj, un tur sanāk cilvēki, un viņi tieši mauc pa turienu uzreiz, un tad man bija tā kā... Civilie turpina nest tās mantas iekšā. Tikai tā, pieliecās, tu dapaļi cel. Šitā rokas man vienkārši, tā, un tad es sēdēju, un es domāju, Žaka, ko tu te dari? Tiem cilvēkiem nav variantu. Viņi tur, kur viņi liksies? Tu te vari nebūt. Un tagad es arī saku, nestraucieties, vairāk uz turienu nebraukšu, tikai pa pilsētām dzīvošos. Kaut gan tagad ir otrādāk, tagad tie orki tās pilsētas drausmīgi bombardē. Bet es jau pieradu gulēt vannas istabā. Es par naktis uzrakstīju 2 scenārijus jau nākamam seriālam. Naktī, ka tu nevari pagulēt, kaut kā vajag tur. Par ko būs seriāls? Nē, es jau baigi gribētu to prāta instinktu turpinājumu tagad uztaisīt jaunai paudzei. Bet man tur vēl pierod. Bet tagad esot tā, kad ir pa traku. Tur tās sarunu laikā viņi tur speciāli tie orki drausmīgi, jā. Bet ļoti interesanti cilvēkiem, kādi ir Ukraiņi. Viņi tiešām atšķirās no krieviem. Mēs daudz zinām krievus, un arī Krievijā esam bijuši savā laikā. Ja mēs atšķiramies no igauņiem, tad loģiski viņi atšķirās arī no krieviem. Un kā viņējie krievi, kā ir izmainījušies, viņējie krievi arī runā ukrainiski, jau negrib runāt. Tur tā, kad Austrum Ukrainā, tur runā krieviski. Odesā runā krieviski, arī runā krieviski. Bet viss, kas tur pēc tam ir augstāk uz rietumiem, Kijevā, Ļvivā, principā nerunā neviens krieviski. Ja cilvēks nemāk angļu valodā runāt, tad viņš runā ar manim suržikā, ir tās vienkāršākais, Ukraiņi, tas suržiks laikam bija tāds, jā? Bet ja viņš prot angliski, mēs runājamies angliski, es zinu, kā es intervēju, es uzdodu viņam jautājumu angliski, viņš atbild ukrainiski man, un es domāju latviski. Es nespatīk, tur ir scenāriji dažādi, viens ir, kad ir vienkārši parasta okupācija, kas tur ir pasniegtais tā, ka tur tās raķetes NATO grib izvietot Ukrainā, un kad Ukraina tur pārlauz uz to Minskas vienošanos un netieksies uz rietumiem,
un tādā garā. Kā tev šķiet, kas tas beigās ir patiesībā? Vienkārši vajag to zemi, bagāto dabūt, vai vienkārši tiešām tāds imperiālisms kaut kāds? Putinam nav ko darīt. Viņam viss ir dzīvē. Viņam ir viss dzīvē. Viņam ir sava valsts. Viņam bija arī visa pasaule, ne jau pie kājām, bet viņš bija visā astotniekā iekšā un viņam ir viss. Viņš pats atzinās tagad. Dvižuhu vajag. Un Krievu tai tautai. Un viņai ir gēnos ļaunums, agresivitāte, vēl pēc tam tas alkoholisms, kas visu to. Un visai tai vidienē, ne jau tai civilizētai vairāk vai mazāk Maskavai vai Pēterburgai, bet tai vidienē visai. Viņam jau vajag to naidu. To starp citu parāda Krievu valoda arī. Nav nevienā citā valodā. Es nesaukšu vēl kaut kādas 8 terminus, kas man vienāds prātā. Bet, piemēram, razjebašit un bespridēl. Visu sašķērdīt, izārdīt, nevis celt kaut ko un radīt. Un bezpriģēls, angliski, kā tu pateiksi, over the line, you're crossing like red line, vai it's like too much, bet bezpriģēli. Tas iekšā kaut kāds, jo man liekas, ka tā Krievu problēma ir tāda, ka tā ir it kā liela nācija. Neaizmirsīsim, ka Krievi vispār koncentrējās ap Maskavu. Tur ir jakurti, udmurti un visas iespējamās tautas, ko mēs saucam par Krieviem. Krievija jau pat izcēlās no ļoti maziņas zemes patiesībā, jā. Bet viņi it kā ir lieli. Bet neko neražo, neko īpaši nerada, un viņiem ir tas iekšējais konflikts ar to, ka mēs roģi esam maguči, bet dzīvojam ārpus, lielākajām pilsētām tādos sūdos. Un rodās kaut kāds plusotā negatīvā selekcija saucamā, ka visi gudros, jēdzīgos, cik nogalinās Taļins Krievs. Vispār kopumā viss tā diktatūra. Taču viss bolševiks taču inteliģents izlīdzinājums. Es neviens nav nogalinājis pasaulē tik daudz Krievus kā Krievi. Un arī tagad Putins ir, ja var ticēt statistikai, apmēram miljons Krievi ir zem zemes, dēļ idejas par denacifikāciju. Miljons čaļi ir zem zemes, jo apspiež. Neviens tur neko neapspiež. Skaidrs, ka neapspiež. Un kas pats interesantākais, karot jau var dažādi. Bet man personīgi baigi pārsteidz tas, ka pirmais, ko nobombardē kara sākumā, ir Harkova un Mariupol, kurā ir 90% krievu valodīgo. Tas ir tā, ka nevis, nomačīja kuldīgi, tur, piemēram, vai cēs, bet sāk stabili ar Daugavpili, jā? Un kas tas tāds ir vispār? Nav ko meklēt Krieviem loģiku. Piemēram, mēs aizbraucām ar tur Hersonā vienu poliklīniku. Jā. Viņi izdemolē poliklīniku, un savu to slimnīcu, savu hospitālīti uztais kaut kur blakus mājā. Baigā loģika. Viņi man stāstījuši, viņi iet dzīvoklī, reāli visu. Reāli viss sadījušas, nav citu vārdu. Reāli. Un tur dzīvo. Nevis tā, ka iet un dzīvo, bet vispirms viss. Tā loģika tur nav. Vispār ir daudz stulbumu, un arī tie čaļi, kas paraksta kontrakts par 20,000 eiro tagad, viņi atstāja to naudu savai meitenei vai sievai. Aiziet karot, vidēji frontē viņi ir, es pareizi saprotu, nedēļu vai 10 dienas, kamēr viņas nošauja. Un meitenē paliek 20 štukas, ko viņi tērē. Biznes tagad viņiem tāds ir. Viņi tērē to piķi ar jauno draugu kopā. Un tur tie vidi, kad viņi domā, ka tas ir zem zemes viņa informācija, un tā nopirkus Nissan Qashqai. Viņš teica, ka viņš ienīst nekad mūžā nepērks Nissan Qashqai, un tagad viņš ir vienkārši nevis beidzis, bet viņš ir paņemts gūstā. Un notiek saznīšanās ar to sievu. Un viņi tēlo, ka nepazīst. Валера, ты живой. А я уже купила машину. Un tas tāds... Какую хоть купил? Nissan Qashqai. Un arī, kad restīvi, un kad arī māte, kad dēls piezina, ka viņš ir dzīvs, tie ir iztērējuši jau piķi. Сынок, это не ты. Это не ты, jā. Вот моя татуировка. Не было такой у тебя. Un tāds ārprāts un vienkārši... Mūsu atbalsta un saku paldies kredītu apvienošanas ekspertiem Latvijas kredītņēmēju palīdzības programmu. Vairāk par atbalstītāju meklē interneta vietnē lkpp.lv. Atkārtoju vēlreiz lkpp.lv. Kā domā Ukraiņi uztaisīs atombumbu?
Južmašs viņiem vēl joprojām ir. Neaizmirsīsim, ka Padomju Savienībā bija slavenais Južmašs, kas principā bija galvenais raķešu ražotājs. Es skatījos te arī, protams, to pašu visu, ko YouTube skatās. Un es jūtu tā informācija tāda, ka viņiem cilvēki ir, prasmes un iemaņas ir. Un izstāsta arī, ka nauda ir un ka tas varētu būt karam viens no kaut kādiem pavērsieniem, ka Ukraiņi paziņo, ka mums arī ir atombumba. Mēs esam kodola valsts tagad. Es domāju, ka tas tā arī var būt. Tur gan jāpainteresējās, jo tur ir kaut kādi starptautiskie noteikumi. Kur ievēro starptautiskos noteikumus pēdējā laikā? Tieši tā. Jo viņi to nedrīkst, ir baigie starptautiski, jo tad viņi sastrīdēsies ar civilizēto Eiropu. Bet es pieņemu, ka kaut kādā mirklī, ja jau tagad šitas es gribēju teikt Mitterāns, Makrons jau par to runāja, un par to par to lietu sargu Eiropai, tad es pat domāju, ka vai tik viņiem jau tur nav, viņi vienkārši nedrīkst to teikt. Bet to mēs nevaram zināt. Jā, jo Eiropā saprot, ka kodola valsts ir Francija un Anglija. Jā. Vācija nav, nē. Vācija vispār galīgi armija nekāda. Ja viens jau nebija domājis, principā, kādu baigi karot un kaut ko. Klaud, tu esi režisori pēc savas būtības, ja, un arī scenāristi un tā. Kādu tu redzi, piemēram, scenāriju Latvijai? Visu. Kā man šodien viens Facebookā tie trakie, tie covidisti, viņi vienkārši ir, tas tā kā veģetārieši apmēram. Jā. Negribi nešpricējies, nekliedz par to, negribi neēd gaļu, neuzbāzies ar to citiem. Tagad kaut kur tur aizgāja, tur kaut kas par to covidu, viņi tur sacepās, tur kaut ko akal, tipiski histērija, tā kā veģetāriešiem. Tā vispār trumpiste. Jā. Tā vispār tikai par Trumpu vien runā. Jā. Mīļie draugi, bet mēs esam atkarīgi tieši no viņa tagad. Viss ir atkarīgs tagad tieši tikai no viņa. Kas būs? Kā viņš ar to Putleru sadīlos, nesadīlos? Mana, tāda, nevis scenārijs, protams, es to negribu pieņemt, bet es tā domāju, ja viņi uztaisīs mieru, man ļoti bail, ja Putins pēkšņi saka, devai miers ar šito. Tagad. Diezā viņš teicies, bet viss. Ar Ukrainu miers, jo viņš nevar tikt tālāk. Nekādu nevar tikt tālāk. Viņš ir tikai bumbot. Un tad pusotru gadu viņš bruņosies, bet Ukraina arī bruņosies. Un Ukrainā viņš nedabūs. Un tad viņš nāks pie mums. Un tieši pie mums, jo mēs esam vājākais posms. Leišiem nāks, Igauņi, tas ir leišiem nāks par poļi, Igauņiem Somi, mēs esam vājies posms. Mums zobeni par 900 Mums zobeni, un robežas joprojām nav, un balso pret mīnām. Cilvēki vispār nesaprot. Galvenais, kad virsnieki iestājās tur graubi, ka zobeni, tas tomēr arī morālais baigais moments, kad virsniekiem ir zobens pie sāniem, tas iedrošina tautu. Pirmkārt, jau man liekas, negāja runa par zobeniem, bet par ciparu. Par ciparu. Un otrām kārtām Moška varbūt par 900 000. Drons, es domāju, tauts sapratīs, ka virsnieki izies bez zobeniem, bet mums būs, piemēram, daudz vairāk dronu. Protams. Jo skaisti skatās pēc Ukrainas piemēra, tas šaujas sākumā ar raķetēm un droniem, pretgaisa aizsardzība mums ir sūdīga, apmēram notriekt kaut ko 100, sākumā te saldo iekšā, tālāk atlido droni, tad 8000 armija, 12 000 zemesargi, ļoti maz, un ja tas tiešām 5. pāns iedarbojās gadījumā, tad jautājums vēl kāds ir izpildījums. Ja tu pasaki, es vienmēr aizsargāšu savu draudzeni, ja? Bet tajā brīdī, kad viņai tiešām reāli kāds piesienās, es varu lekt kājās un uzreiz dot pa purnu, es varu parunāties ar to džeku, kā viņš tā izdomāja, es varu sākumā parunāt ar meiteni, kāds būs izpildījums? Kāds būs izpildījums? Vai tiešām, un ja gadījumā kāds pateiks, mīļie latvieši, es zinu, jūs ceļāt uz 5. pāntu, taču situācija ir mainījusies. Mēs nedomājam, ka būs tā, un dotajā brīdī ticiet mums, labāk ir nogaidīt 72 stundas, jums jātiek pašiem galā, kas ir 3 diennakts. Es domāju, ka sākumā to Latviju var pilnībā okupēt, un pēc tam viņiem būs jāatkaro viņu atpakaļ. Un galvenais trakākais, ja mēs tagad runājam, zinu, ka daudz skatās man podcastu, baida tautu. Man vecmā viņa stāstīja, kā bija 38. 39. gadā. Visi, kas runāja par to, ka Krievs varēja nākt iekšā, visi, ko tu tur mūpsies, kas mums bekona eksports, tu ko? Tieši tas pats man vecāmam tieši tā paši teica. Tieši tā, jā. Neviens neticēja, nevar būt. Uz Ukrainu nevar neviens neticēja. Un kas ir aizdomīgi, kad teiksim, Vāriņš saka, ja tu runā par to, un tu vienkārši uztraucies kā normāls cilvēks,
Tu esi tāds tā kā panikas sējējs un krēmņu stabulē. Tu pat nedrīkst šo apspriest. Tāpēc man ir nenormālākās aizdomas par tādu kapitāla sabotāžu. Un es nedodu Dievs, ja kāds te nāks iekšā, es domāju, ka mēs būsim uz Dirsas, kas bija 5. kolona šeit. Mums ir tāda 5. Kas ir? Es iedalītu tā 5. kolonu, apzinātos, kas ir ļoti daudz noderīgi idioti. Kas ir noderīgi idioti, tiešām ļoti daudz. Un viena daļa ir vienkārši gļēvuļi. Vīrieši gļēvuļi. Es taču neiešu tur cīnīties par mūsu valdību, par valsts, un izplat visu tādas muļķības, kad jābūt kaut kam tam, kad valstī jābrīn par ko cīnīties, kad man pasties kādā pakaļā mums ir valsts, tad man gribas teikt, pirmkārt uzreiz jau jūt, ka tas ir gļēvuls, ka viņš vienkārši būs pirmais, kas aiz mammas brunčiem slēpsies. Otrs, kas ir pagaidi, tad ja mums ir slikta valdības nāk un iet, dzimteni paliek, zeme paliek. Kas ir tagad, ja viņi ienāks, tad pagaidi, tie Krievi būs labāk valdība, tas sanāk, jā? Tad mēs gribam viņus atkal, mēs viņus gribam. Tie ir tie gļēvuļi. Es esmu tā cīnījusies, es tur sociālos ar viņiem. Un tad, lai man piedod mammas, kas man tūlīt pārmetīs, tev pašai nav dēla, tāpēc tu tā vari teikt. Es tā padomāju, bet pagaidi, ja tu savam dēlam, armija, tas nav karš, tā ir apmācība, tā ir vīrišķība, tā ir pienākuma apziņa, tas ir komandas, tā ir sadarbība, tas galā ir fiziskais spēks, izturība un zināšanas vispār kaut kam. Dievs dod tev viņas nenoderēs, bet tu zinās, tas ir vecis, kas ir izaug armijā. Un tagad, savu dēlu, nē. Nu tad tā, principā ienāks mājā Krievs, tavs dēls nemācies pat pišķuku pielādēt, un vienkārši nošaus jūs visus, tas labāk. Nu tā sanāk, apmēram, ka es jau neiešu. Un baigi daudz mums ir to gļēvoļu vīriešu. Man tas kā sievietēm, man liekas, man tas maina to domāšanu par to cilvēku, ja viņš kaut ko tādu saka. Man tādu daži pazīstam. Bet 40. gadā vajadzēja pretoties? Es neesmu vēsturnieks. Jo esot bijis bruņojumam nevis 2% vai 5, bet 27. Nu, tur tā kundze tā, tur drusciņā. Tas jā, tas 25, vienkārši sot jautājums, piemēram, jo sacos arī vecmā viņa piemin, kad bija, piemēram, kad ienāca Krievi iekšā. Viņa saka, viss jau tā parās no rīta 5 līdz viņa Liepājā dzīvē. Tramvai braukā, viņa bija skolotāja, es eju uz skolu, tur klasē skoliek, veikali ir vaļā. Vienkārši cits karoks parādījies ir un ielām arī Krievu nosaukumi. Bet tā, viņa saka, dzīve jau kā turpinās. Jā, bet redzi, ko atšķirība to, ka mēs nezinājām, tie cilvēki nezināja, kas tas būs. Tā arī likās, tikai cits karoks un tas, cits tur kaut kas, bet mēs jau zinām, ka tā ir Krievi, tā ir sērga, ka viņi nāk un viņi izputina visu, viņi nomāc. Vēl kas man vienkārši derdzās tādi paši gudrīši politiskie. Mēs jau esam tāpat Eiropas Savienībā, tāpat mēs jau esam okupēti. Jūs esat pilnīgi idioti. Kas mums ir liek, viņi mūsu valoda dzienā ārā liek mācīties savu Krievu, ko viņi nelaiž aiz robežām, ko viņi diktē viņu savu politiku. Mums vienkārši ir idioti pašiem politiķi. Tas nenozīmē, ka mēs esam okupēti tādā ziņā. Un šitie tev tādi gļēvulīši, tas man ir divi veidi vīrieši, kas ja viņš saka, ka viņš neies aizstāvēt, jo man ļoti tikpat daudz esmu dzirdējis, ka es runāju visu, ka ļoti daudz ir izdomājuši, tā ģimene noslēps un pats uzreiz ies. Es tagad atbraukšu no Ukrainas, es taisos iet zemesardzē, es nezinu, ko es tur darīšu, bet es kaut ko noteikti mācīšos. Jā. Tāpēc tā ir normāla lieta, nevis tiešām, un tur lai tur būtu, jo mēs zinām. Un šoreiz viņi nebūs tādi, kā viņi bija toreiz ar to maigo padomju savienību. Šoreiz viņiem tas naids ir tāds, ka viņi būs mums Latvija, mums būs buča. Pus Latvija, mums būs buča. Jā. Pat tas ir tas. Jā. Nelaimi tā, ka kā lai pasaka, te valstī būtu jābūt tādai, tā kā tādai mājai, privāti mājai ar skaisti iekoptu dārzu, kur, piemēram, dzīvo kaut kā 10 cilvēki, kas visi kopi to mauriņu un tās puķes un kopi visu, un visi mīl to māju un to dārzu, tie 10 cilvēki, ja? Un tad nāk iekšā kaut kāds sliktais pa vārtiņiem, un visi aizstāv, jo mīl to vietu nenormāli, tāpēc, ka visi sametās vienādu naudu tur mājas remontam, bet te ir tā, ka kaut kā 4. mājā zog, 3 vispār netiek pie teikšanas, jā. Vēl 2 ir nogriezuši puķis un uztuši gaisā tirgu, jā. 2 ir aiznesuši pusi sētu, un tā, kad nāk kāds iekšā, jau tagad tie galvenie zagri, jau jūs tie 3, kurus mēs nelādām, ejiet, vai tagad cīnieties, kapājiet, jā. Šveice ir tā sajūta, Somijam ir tā sajūta, Norvēģiem ir tā sajūta, Letiņiem nav, daudziem nav tas feelings,
ka viņi gatavi nolikt galvu par tas šīs ir te politiskās sistēmas izveidotajām problēmām. Jā, bet tā politiski nāk un iet, bet zem jau paliks. Nu kā, zem jau paliks. Protams, ka Siliņa jautājums, tas ir labs jautājums. Bindemans bija ierakstījis kaut kad. Tas starp citu nav viņa domas, tas ir to jau sen pateicis kāds cits. Mums Latvijā starp citu daudzi viedokļu līderi, pat cik es arī daudz skatos YouTube un lasu, precīzi citē angļu un amerikāņu krutošu džeks un uzdod to pa savām domām. Jā, pēc tam Twitterī. Personīgi es domāju, un tieši uzrakstu to, ko aizvakar Gordons teicis. Tur, jā. Un Bindemans teica, ka neviens zemes pleķis nav bērnu dzīvības vērts. Ja mēs tā padomājam, vispār tā cīņa par zemi, dabūji tu tagad to zemi. Ar 50 bērnu līķiem, tev tagad ir zeme. Un ko? Bija vērts? Nē. Tavs domas, es nezinu, es neesmu pārliecināts. Nē. Mēs nedrīkstam ielaist viņus iekšā, jo, ja mēs viņus ielaidīsim iekšā, arī tad viņiem būs tā zeme ar mūsu bērnu līķiem. Es saku, mums būs puse valsts, mums būs tas, kas bija sākumā. Tur visas tās Hersons, visas Bučas, visas Mariupols, viss, kas ir, jo viņi jau neienāks kā 40. gadā vienkārši, tā, ka tu teici, ka tur viss nekas nav. Tā prasa jau izsūtīt 49,000. Pēc tam izsūtīja, 40,000. Jo te mēs redzam, ka šitā ir mainījies, mēs zinām, ka viņi ir mežoņi. Mēs zinām, viņš ienāks iekšā, mēs nekarosim, lai mūsu bērni būtu dzīvi, bet viņi vienalga mūsu bērns nogalinās. Izvaros nogalinās. Tas ir šausmīgi domāt par to. Piemēram, visam ir piemērs Ukrainā. Tur, kur viņi ieiet iekšā, tur paliek labākā gadījumā, ja neaizlaižās. Bet ja tu cīnies, tev nogalinās visdrīzāk, ja tu necīnies, tev arī nogalinās. Tāpēc vajag gatavoties tam. Nevis tagad. Bet ko mēs varam daudz gatavoties? Mums ir cilvēki, cik ir tātad 8,000 armija, 12,000, 20,000, kaut kāda rezervistas, 30,000 redzēja, kādu Polītais robežu, kādu robežu, kādu Lietuvu, kādu robežu. Viņiem ir jāteikt tā robežai. Es pati brauku uz tādu robežu Ukrainā. Kā pirmās aizies raķetes pa gaisu, es pareizi saprotu. Jā, bet lai viņi netiek iekšā. Vispirms, lai viņi netiek iekšā. Ir tā, ka ir, tur, kur, es neesmu, tur jau viņiem nav tās vairs, bet tur, kur viņi nolikuši robežu. Vispirms ir milzīgs grāvis, tāds milzīgs grāvis, tur, kur nevar pārbraukt pāri, neviens tanks, nekas tur nevar. Mājas lielumā, bet tas grāvs ir 100 kilometru garumā. Pēc tam ir tie drakonu zobi, pēc tam ir mīnas. Tad ir atkal drakonu zobi, un tad ir atkal kaut kāds grāvis. Tas ir saprot, lai tu tam pāriet, lai tu sataisītu, lai tu aizpildītu grāvi, noņemtu tos drakonu zobus, lai tiktu pāri tās mīnas atmīnēt, tam jau ir laiks vajadzīgs, tam pretiniekam vajadzīgs. Nevis tā, ka viņš tā vienkārši ienāks. Un tur jau viņš patērēs varbūt tās 2 dienas, lai tur tās atmīnētas, sataisītu. Viss tā robežai ir jābūt. Un Ukraiņi tā to robežu, tāpēc viņi arī tur tā tagad arī ir diezgan daudz turās, jo viņi ir tur norobežojušies. Tur ļoti, Odesa ir nopakota tā, ka viņi netiks Odesā iekšā. Vienkārši tieši tāpēc, ka jātiek pāri robežai. Ja robežas nav? Nē, es man interesē. Baigās statistika, tu esi bišķi pasaulē padzīvojis, bišķiņu arī pieļauju kaut kāds vīrieši, es redzēju savā dzīvē. Veči tā tad mirst 10 gadus agrāk par sievietēm. Pagājušajā gadā bija Latvijā 260 pašnāvības, 220 vīrieši, 40 sievietes. Un 22 vīrieši pašnāvības uztaisīja? 220 vīrieši uztaisīja pašnāvības pagājušajā gadā. 40 sievietes, 260 pašnāvības bija pagājušajā Latvijā. Oh my God. Liela daļa pašnāvība alkohola reibumā. Kas tas ir? Kāpēc vīrieši dzīvo pa 10 gadu mazāk un 6 reizes biežāk taisa pašnāvības kā sievietes? Un viss tā nenormālā dzēšana, kas ir ar vīriešiem? Mēs tur rokenrolā, tur zin kā for fun tur iekožam, jā? Bet tāda žostkā tāda kā, kas tas ir? Principā, vispirms jau pasauli mainās. Gribot, negribot. Mēs mainamies ar jums vietām. Mums vairs nav vajadzīgi mamuti. Mēs paši sev pelnām. Pasiet, cik daudz vietās vadošos amatos politikā ienāk sievietes. Mēs savādāk domājam. Mēs esam ar mātes instinktu. Tas ir skaidrs, bet kāpēc vīrieši agrāk grib aiziet no dzīves
un vispār dzīvo mazāk par sievietēm. Dzīvo mazāk, tāpēc tas ir tāds, tas ir organisms, tās fizioloģija. Mēs dzemdējam, mums tas organisms pielāgojās daudz kam. Jums ir vienkāršāk. Kā tur tu teici tajā filmā? Jums tik iedod paēst, apliek augu, dažreiz seksu, un tad ir visu. Pilns vēders, tukšs kulum, kas tur vēl, jā. Kaut kā tā. Bet Žirinovskis teica, ka sievietes ir apglabājušas vairāk vīriešu kā Hitlers un Staļina kopā. Kad zāģē visu laiku, viņš stāstīja, kad dušī visu laiku pa maz pelni atnes to šubi, что я слышал, в браке 15 лет, šubi sapagī. Restīvi, tu saproti man domu, tu piekrīt kaut kādam, ka varbūt tā, ka vecens novad večus. Ka viņi vienkārši, es nezinu, kas tas ir. Man liekas, ka neviens, ja tu esi vīrietis, ja tev devis sievieti tā, tad tu esi vājāks vīrietis. Ir mums vājāki vīrieši, ir sevišķi Latvijā, ir vājāki, jā. Ko nozīmē tevi davāt? Tāpēc tu esi vecs, tu tev ir, tu esi... Es pārformulēšu jautājumu, šito mēs izgriezīsim. Tas, ka mēs esam ka vienkārši vīrieši dzīvo kaut kādā lielākā stresā, nekā sievietes kaut kāds, mēs varbūt, ka viņiem jāpavelk viss ir, un viņi nav īsti droši par to, un kaut kā vairāk visu pārdzīvo, un tāpēc vairāk dzer, un arī, ja tā pastāst uz mūzikas grupām, pārsvarā taču večeru grupās, Aha, un YouTube, un Coldplay, tieši vīrieši tām ģitārām tur sāp visvairāk, Es nezinu. Es tik zinu, ka Latvijā atšķirās no amerikāņiem ļoti. Mēs tādi normāliem. Tur ir stipri citas vērtības un cita attieksme pret sievieti. Mūsu vīrieši ir ļoti izlaisti, sievietes mūsējās. Tas, ka mēs esam stipras, nav mūsu panākums, bet gan jūs mums esat likuši būt tādām. Vienkārši mums ir jābūt stiprām. Vai tas ir postsovietisma kaut kādas sekas, es nezinu, bet kaut kas ir latvieši. Es nezinu par igauņiem, un es šeit zināju, bet es vienkārši zinu, kādi ir amerikāņi. Viņi tiešām cīnās par sievieti. Un sāksim kaut vai arī to, ka tur adultery, tā ir krāpšana, tas ir baigi slikti. Protams, ka arī tur krāp, bet vismaz viņiem ir morāli, ka tas ir ļoti slikti. Ja tev uzzinās publiski, tad tas ir baigi bad. Pie mums apmēram kruts vecs, pati vainīga. Jā, agrāk bija pieņemsim, kad man tur gāja visā privātā dzīvē, tad es tur biju cūku un kretīns. Bet tagad es skatos, kad ja kāds, pieņemsim, aiziet, šķirās no sievas, viņš ļaujās gaišmatas valdzinājumam. Jau tāda teksta neesmu vai arī ļaujās jaunām attiecībām. Tas tā viss ir. Es ar citu dāņiem es dzirdēju, ka dāņi atkal nesaprot, kāpēc jākrāp. Viņam nav vispār tāds fails, kas jādara. Dāņiem, jā, tev ir sieva, bet vēl... Es zinu, ka frančiem tā ir. Tev varbūt vēl mīļāk, viņš, jo... What the fuck? Nevajag viņiem, ja? Kāpēc? Frančiem atkal otrā. Frančiem tas ir, obligāti tev mīļākā ir. Tas ir tā kā viņiem tā kā norma ir tā. Cik valsts, cik bija tā anekdote par francūzietiem, ka goļ piedzēries vecis, Latvieti, kā piedzēries. Pienāk krieveti, sviņā. Pienāk anglieti, so disgusting. Pienāk francūzieti, kam pieder šis vīrietis? Kaut kā tā, laikam, es nezinu. Jā, klausies, izties tu labu un tā, un zin kā, gadu skrien kā stienis, tev gan man un visiem. Pasaka, kas ir labākais šī vecumā, kurā tu esi šobrīd? Kas ir skaistākais šī vecumā, kurā tu esi tagad? Vispār, skatoties uz dzīvi. Es kādreiz runāju ar Andreju Ēķi, viņš teica, es nekad vairs negribētu būt jauns, es vairs nekad negribu būt debīls. Man nekā ir otrādāk. Es jaunībā daudz mazāk kļūdu pieļauju nekā tagad. Nopietni? Un tas viss, tas tekstiņi par to, ka tur sievieti vienalga kā konjaks, tur un tas viedums un gudrība, ejiet, jūs visi zin pat taisno tur, kur guģis, viss ir muļķības. Nekā laba vecumā nav. Labs vecums ir ap 30 gadiem, kad tu vairs neesi muļķis, bet vēl neesi vecs. Kaut gan man mammai vienmēr saka, ka vecs ir tas, kas smirda. Viņš saka, ne, sens vai vienkārši vairāk gadi. Man jau vecmām viņa teica, ka vīrietim, es teicu, kas ir galvenais, vīrietim teica, lai ir tīrīgs, pārējo var pieciest. Jā, un vēl ir tā, ka vīriešiem piestāv vecums, un sievietēm, diemžēl, ne, un tur ir tā pasaules netaisnība. Bet nav tā, ka tu, 30 gados viņš ir tā klunk, gatavs, bet tagad izbaudi.
Tad, kad nesās visu izbaudīt un tā, tu visu saproti, kā viss ir, tu reģistrē no putnu lidojumi. Tad agrāk tu stāvēji uz ielas un tu pats, tu vispār, tagad tu uzlido uzreiz un no putnu lidojuma pasties uz visām situācijām. Tas, ka, protams, ka tev jau ir skaidrs 3 gājieni uz priekšu, ka tu iepazīsti, ka cilvēku tu jau uzreiz jau novērtē ceļš vīrietis, kāds viņš ir. Protams, arī, protams, ka tu visam redz cauri. Cauri, vēl nē, bet pieredze, protams, tā ir tā, kas ir. Bet tas arī nav baigi labi, jo man to avantūrismu garu drusciņā aplauž. Tāpēc, ka es jau zinu, būs tas un tas, labāk nedarīšu. Kaut gan varbūt ir savādāk, bet, varbūt būs savādāk, bet es jau zinu, ka tur ir tas un tas un tas ir. Un tāpēc tas man tāds tā kā vecumā nekā labi nav, bet es atceros, ka es jau 20 gados šito kaut ko teicu. Pirmais, ka tev būs, piemēram, kaut 75 gadi, jā? Tad tu teiksi, ārprāts, tagad es biju pie Kiviča Bulštā, viņš bija meitene, bija dumi meitene, man bija viss zina, man vajadzēja, ko es tur vispār, es tur pa vecumu runāju. Jā. Es aizbraucu uz Ameriku 3 gados. Tas ir, lai emigrētu, tas ir pavēts. Emigrēt var vidusskolas laikā, līdz 25, to var pateikt jebkurš. Bet, man liekas, es biju vecs, jo es domāju, es 33 gadu tikai, tas ir pilnīgi jauns. Bet zini, kas man bija? Es 18. gadā uz valsts jubileju taisīju dokumentālo filmu par 100-gadniekiem. Latvijā, kas dzimuši bija 18. gadā, cilvēki, viņi bija dzīvi vēl. 100 gadiem bija cilvēki. Normāli, pilna saprāta, vispār ar asu prātu, tur perfekti. Un tad, kad es viņus intervēju, es saostu un sapratu, ka viņi 50 gadus pa manīm ir vecāki. Es sajūtos, tiešām, tad es sajūtos, ka man vēl ir tīri, pilnīgi sajūtos, pilnīgi savādāk. Bet tāpat laikā es aizēju uz savu, piemēram, televīziju, tur visi darbinieki pa mani ir jaunāki. Pilnīgi visi. Jā. Un parādās tā, ka visur, kur es seju, visi ir jaunāki. Visi ir jaunāki. Jūs redzēju, bego Twitterī, bego bildi, ka tur tāda māte, divas sievietes ratiņkrēslā, vecas, un viena dod otrai konču. Un izrādās tēvs Japānā 115 gadus vecā māma atstājas pēdējo končus vai 87-gadīgai meitiņai. Normāli, ne? Vienmēr, ka tu redzi savu bērnu 87-gadīgu. Jā. Es jau, mums jau arī... Zobiņi nav. Un pēdējo bombonu, jā. Jā, bet medicīna iet uz augšu. Un cilvēki ilgāk dzīvos, vienalga arī jūs ilgāk dzīvosiet, nestoties to, ka jums tur tā sirds tur un tā, bet un nervi dēļ mums, laikam, protams, ka dēļ mums, dēļ kādam. Viss sūdēs šmigs un dēļ vecinēm, viss to zina. Jā, viss nepatikšanas. Ja tu esi gejs un tu esi skaidrā, tev nekas slikts nenotiks. To saku. Es pieredzi, saku. Bet mēs tikā runājam, ja Džeks ir saprotošs, gudrs, ļoti kopts un visādi gadījumā tāds, tad viņš ir gejs, jā. Viņš šeit valsts kanclejā. Un vēl kas bija, ir tās 3 stūrs. Zini, tas 3 stūrs, ka tu nevari lēti, ātri un kvalitatīvi. Tev tikai 2 svari. Tagad tāds 3 stūrs ir par vīrieti. Rich, hot and single. Jā. Viens If he's hot and single, he is not rich. If he's rich and single, he is not hot. If he's hot and rich, he's not single. Jā. Tas ir tāds baigi labs, uz to pusi varbūt tā iet, visur ir izņēmumi, protams. Jā. Tad mēģināt dabūt rich un tad vēl kaut kur hot. Bet, kad rich uzzina, ka tev ir arī hot, tad tu paliec singles. Jā. Labi, forši parunāties un mīļie draugi. Paldies, ka uzaicināji. No Bullshit Experience, mīļie draugi, bija jūsu ekrānos. Laikojiet mūsu programmu pieticīgo un šērojiet arī un galvenais komentējiet. Tie komentāri, tie, kas rāda to enerģiju, kad grozās ar to kanālu. Jūs ieiet jacqueline.lv. Jacqueline.lv. Tur ir mans tās, es nevaru attīstīt to lapu, bet daudz jau līdzekļu nav, varbūt jūs varat kaut ko noziedot, varbūt. Bet tur ir man tās filmas ir gan oriģināla valodā, gan latviešu valodā, tur var paskatīties bildes manējās par Ukrainu, kā tur ir. Tur pastieties un varbūt kaut ko tur arī uzrakstiet kādu. Ko jūs arī varbūt gribat redzēt vairāk no Ukrainas, ko lai tur parāda. Ne tikai, jo es vairs nebraukšu tikai pie karavīriem, tas jau, to jau visi redzējuši. Man tagad gribas paskatīties, kā ir dzīvot, kā tu teici tā, ka 39. gadā. It kā nekas nebija mainījies, bet tur...
tur Un vienīgais, ka Ukraiņiem, ja mēs turpinām šo sarunu pie robežas, jau stāvēt 200,000 Krievu kaut kāds 3 gadus. Nu, tā kā pie Latvijas robežas būs sapulcējušies kāds 150,000, bet laikam mācības tagad rīkos 150,000 kaut kur pie Latvijas robežas. Man zin, bail iedomāties. Kaut kādā informācija bija. Labi, paldies. Bija Šeit viss. Beigās labi, čau. Šīs nebūtu iespējams bez kredītu apvienošanas ekspertiem Latvijas kredītņēmēju palīdzības programmas. Vairāk par mūsu atbalstītāju meklē interneta vietnē lkpp.lv. Atkārtoju vēlreiz lkpp.lv. No bullshit experience kopā ar Andri Kiviču.